oriģinālajiem filmas auto ir divlitrīgais. Nu, tas, kas bija dots uz oriģinālais, jo par tām pārējām divām mašīnām, kas tur bija tikai uz tiem drifta kadriem, tur nav zināms īsti, kāds ir motors. Jā. Bet tu nopirki ar kādu motoru mašīnu? Divlitrīgu. Un te arī ir tā, tad tu neesi pārlicis. Vienīgais tas, ka šeit nav, tas motora kods nav. Filmā ir tas motora kods, kā saucās ABA, laikam. Un šeit ir, man liekas, vai 2E vai kaut kas tāds. Es precīzi neatceros, bet katrā gadījumā nav tieši tas pats, bet divlitrīgs ir. Un varbūt ir vēl kādas atšķirības, kas tev varbūt nav tādas identiskas, kā filmā tur ir kā tad, kad viņš sāk to driftu, viņš bez supportiem brauca, bet... Tur bija drag race. Jā. Mums jau bija doma, ka mēs varētu uztaisīt, teiksim, kaut kādā šovā, noņemt tos supportus un uztaisīt autentisko variantu, ka ir, bez supportiem, bet, labi, tā mēs nedarīsim. Principā nekādu atšķirību vizuāli nav no ārpuses. Vienīgais, kas varētu būt, būs disku izmērs un varbūt nedaudz disku fasons. Bet tie, kas neiedziļinās tajā, nezinu, nešķiet. Jo no malas skatoties uzreiz, liekas, viss ir perfekti, kā filmā, kā arī tu teici par to uzlīmi, kad šis te raksta komentārā, kas zina, kas tas par atveidojumu tur uz uzlīmes ir. Bet, kad parasti visi liek pelēku, kā tu minēji, bet te ir sudraba, spīdīgs tās detaļas. Tā kā tu esi ļoti, ļoti, un arī sarkanā stūre. Sarkanā stūre, viņa nav Sparko stūre, viņa būs vēlāk Sparko. Es vienkārši nopirku šobrīd tādu, lai vismaz ir uz to pusi šobrīd. Vēl atšķirība ir tas, ka šiem būtu jābūt bijuši tā kā tonētiem. Šie pagriezieni, pareizā gabarīta lukturi man arī ir, bet viņi joprojām vēl ir oranži. Viņus vai kaut kā tonēt vajadzēs vai kaut kā tā. Lukturi būs tieši tādi kā filmā. Vismaz fasons būs tāds, ražotājs nebūs tas pats. Bet pa lielam vizuāli atšķirības būs ļoti minimāls no filmas. Tā kā piesakojiet Aigaram, lai redzētu, kā pēc tam notiek drīzākajā laikā pa skrīveriem jūs redzēsiet un arī dzirdēsiet šo auto no Fast and Furious.